SEO vērtības migrācija. Un tad, kad, piemēram, jo lielāka, sarežģītāka lapa, un tur ir daudz lietas, un tieši īpaši uzņēmumiem, kur pastāvējuši daudzus gadus, ja, ir tad attiecīgi viens ir esošā URL struktūra, tas tās URL adreses, un kā tu saki, tur dažādas kombinācijas, kategorijas, produktu un tā tālāk. Katra no šīm te URL adresēm Google meklētājs ir atnācis, sapratis, ielicis savā datubāzē, ja tu meklēsi tur, piemēram, virtuves iekārtas, tad šī URL adrese vedīs uz tā mēbeļu uzņēmuma sadaļu virtuves iekārtas. Nebūs tā, ka viņš automātiski sapratīs, viņš nomainīja linku, tad rādīsim šo linku. Jā, līdz ar to tajā brīdī, ja tev mājaslapā, piemēram, 600,000 produkti, tas nozīmē tur 600,000 URL, neskaitot vēl gan jau miljonus un vairāk ar visiem filtrēšanas rezultātiem un kombinācijām. Tas nozīmē, ka tur pārmaini kaut kādu katrā URLā vienu knifu un, principā, visi URL pazūd. Google nezina vairāk neko. Un tas, kurš atrodas, viņa nezina uz sitienu. Viņš pat nezināja, ka īrnieks viņam vairs nav. Jā, viņš nezina, ka īrnieka. Viņš laiku sūta, viņus neiet. Viņš domā, ka viņam mājas īrnieks, bet tur neviena nav. Jā, un viņš laiku sūta, un tad cilvēki šīs nenormāli lielās kombinācijas daudz atslēgvārds raksta meklēšanas rezultātu, Google meklētājā. Jā. Visu laiku cilvēki lišķina, atgriež ārā atpakaļ 404 eiro, un Google sāk saprast, ka šī lapa ir tā kā, tur viss pilns ar eroriem, visas šīs te pozīcijas, ko jūs esat ieguvuši iepriekš, visas to pozīcijas sameklētību, visiem izmet ārā, un viņa pazūd, ja? Tā ir viena sāpe. Otra lielā sāpe ir, ka uz jūsu domēnu visdrīzāk gadu laikā, gadu gaitā, īpaši lieliem uzņēmumiem, ir sabūvēti dažādi backlinki. Nezinu, kas ir backlinks, tā vienkārši ir tā kā atpakaļ saite vai links, ko ieliek ārējā resursā, kas ved uz jūsu lapu. Mans links citā lapā, kurš ved uz manu lapu. Jā, un tur ir tā, ka katrai tajā lapā ir kaut kāda SEO vērtība, angliskais vārds ir juice, un tad caur šo linku tā atnāk tā kā SEO vērtība, ko es parasti saku, ka nezinu, 10 draudzenes ballītē, viena saka, kur ir labākā frizētā vecerīgā, 8 teiks tur tajā vietā, tad es uzticēšos iešu tur, kur 8 teica, visdrīzāk tur man matus nesačakās. Ar to linku, to sulu, to juice ir tāpat, ka Google vērtē caur šiem linkiem, kura lapa ir autoritīva, tas ir ārējās optimizācija. Un līdz ar to, tad, kad tu nomaini URL struktūru, nav tā, ka vienmēr ir kaut kāda linka, kas nāk uz centrālo lapu, bet ļoti daudz linki nāk uz pakalpojumiem, uz produktu kategorijām, uz bloga rakstiem un tā tālāk. Un tajā brīdī, ka jūs samainiet URL struktūru, tad visa tā SEO vērtība tiek principā iznīcināta. Pa lielam tu samaksājies 2-3 gadu laikā Delfiem TVNetam 5 štukas, lai būtu tavu linku, un sanāk, pa lielam tagad visi tie linki ved uz 404, un visu naudu vienkārši. Jā, un reizēm ir LIA projektos, ir dažādas atsauces uz biznesiem, un LIA, piemēram, Go visādi domēni ļoti vērtīgi, un tas viss tā kā tiek pazaudēts. Un tāpēc gudri onkuļi taisa šo te SEO vērtības migrāciju, kas